Bet kā tev liekas, ja mēs atgriežamies atpakaļ pie tēmas konkrēti mašīnā taisīt podcastu? Vajadzētu vai nevajadzētu? Vai mašīnā taisīt podcastu? Nu, tā doma ir tāda. Tur ir iekšā tātad viesis, viņš testē autiņu. Es domāju, tā būtu forši kā daļa. Kā daļa es tev piekrītu arī, man tāpēc liekas, bet zini, kas man liekas visinteresantākais, jo cilvēks esot tajā, tagad es padodu ideju, varbūt kādam citam, kāds pasteigsies ātrāk, bet man nekad nav bijis žēl dalīties ar idejām. Tāpēc tas cilvēks, viņš pilnīgi uzvedās savādāk esot mašīnā. Viņam ir kaut kas jauns, viņš brauc interesantāk kaut kādā autiņā. Viņš vairs, zini kā, viņš tur nefiltrē, ko viņš stāsta, ko kā, bet... Jā, mašīnā tomēr viņš kaut ko dara. Ja viņš atnāk apsēžās pie galda, viņš tāds sasprints un arī, mani filmē, es nekad neesmu filmējies, kaut kāds lampas spīd skatās. Bet, redzīju, tajā momentā tas cilvēks reāli, viņš dabūna emocijas no auto, tās emocijas palaiž caur sevi un tā tad nodod skatītāji. Varbūt pašā video tā būtu otrā daļa, bet viesim tā būtu iesildošā daļa. Un tad jau uz podcastu viņš būtu tāds vairāk atvērties. Tā saruna man tā šeit aiziet labāk. Tieši tā viņš atvērtos vairāk tas cilvēks. Tāpēc, ejam uz priekšu.